Šeit ir 3 izcili zinātnieki, un tā saucās kvantu nanobioloģiskā teorija apziņas. Sākšu ar video zinātnieku Rodžers Penrose. Tas ir Oksfords Universitātes Sirs Rodžers Penrose, viens no pasaules vadošajiem matemātiķiem, kas visu savu dzīvi peltījis apziņas pētījumiem. Tātad matemātiķis pēta apziņu. Viņš gribēja saprast, kādā veidā tad apziņa smadzenēm ir saistīta, vai arī otrādi. Ar tādiem jautājumiem nodarbojas bagātās valstīs lieli zinātnieki. Un otrs zinātnieks, profesors Stuarts Hamerovs, Arizonas Universitātes apziņas pētniecības centri, kas ir numur 1 pasaulē principā pēc savas kapacitātes. Profesors Hamerovs, viņš pats anesteziologs ir. Viņš ir pētījis gaistošos anestētiķus, kad dod ieelpot narkotikas anestētiķi, mēs pazaudējam samaņu. Kā tas ir? Ka kaut kā ķīmiska molekula nobloķē cits molekulas un tu atslēdzās apziņu. Vai tas nav jocīgi? Tas ir šausmīgi interesanti. Un viņi to saprot, ka tas tā vienkārši notiek. Bet kāpēc tas tā notiek? Nav izskaidrojums. Ko es ar to gribēju teikt? Ka šie 2 zinātnieki atkal nejauši neatkarīgi viens no otra, vairāk kā 20 gadus mocījās, kā lai saliek kopā, kā tad mēs notiekam? Jūs redzējāt to ošanas apaugļošanos. Jūs varat kāds to izdarīt ar savu izglītību? Jūs varat uztaisīt savām 100 triljonu šūnām, visos ir kodola un DNS garums ir 400 reizes līdz saulē un apakaļ. 400 reizes 5 miljonu kilometru garums, jūsu informācijas garums. Es parasti kolēģiem prasu, kā jūs to darat, pastāstiet. Pēter, tu beidz, ko tu tur saki, bet tas ir baigi interesanti. Vai tas nav brīnums, vai tas cilvēka ķermenis nav brīnums? Kas to kontrolē visu? Kas kontrolē šūnu mitozu, mejozu? Kas ir determinējis mūsu novecošanos, kad vienkārši pietrūkst chromosomās, telomerāzes vienkārši pietrūkst, vienkārši viela, kātriņš beidzās un šūnai apopleksija. Kas to determinē? Ir atrast gēni. Pelēm ir pagarināt dzīvi, tārpiem ir pagarināt dzīvi 10-kārtīgi, raugu šūnām pagarināt. Jūs gribat dzīvot 500 gadus? Mēs neesam gatavi par to domāt. Es gribēju teikt to, ka turpinot tālāk par šiem zinātniekiem. Zinātnieki taču saprot, ka nav atbildes, kas kontrolē šo ķermeni. Ne jau mūsu egoisms, mūsu ieņemamais amats, mūsu izglītība. Viņi saka, to dara daba. Ticīgās pasaka, to dara Dieva daba. Zinātnieks tas normāls neapmierina, tā 2 infantīlas atbildes. Dieva un daba, kas tie tādi? Normāli zinātnieki grib saprast mazliet dziļāk to lietu. Un šie zinātnieki, un 3. zinātnieks Pispāri Kronis, visam Nobel prēmijas laureāts fizikā, Brians Josephsons, kas ir Cavendish laboratorijas zinātnieks, Cambridges Universitāte, viņš saņēmis Nobel prēmiju, un viņš ir radījis pasaulē būtībā šo neirokvantoloģijas zinātni. Un šie zinātnieki abi saka, mīļie zinātnieki, viņi saka savos kongresos, mēs nevaram tālāk apskatīt dzīvi, realitāti, eksistenci, primāri neizvirzot jēdzienu apziņu. Jo mēs nezinām, kas tas ir, viņi saka. Un tātad viņi uzskata, ka tuvākajos 10 gados, ka principā šī vairs nebūs paradigma, ka apziņa kaut kas atsevišķs, kaut kas mums netverams, bet ka tā ir visaugstākā zinātne, kas ir apziņa. Jo jūs visi sevi identificējāt ar savu es, kas tiek instalēta apziņā. Šis zinātnieks radīja šo interdisciplināro neirozinātņu un kvantu būtībā tādu zinātnieku žurnālu. Un zinātnieks saka, kad man intuitīvi liekas, kā zinātnieks uzņemas atbildību par saviem teikumiem, kad eksistē, ka apziņa var eksistēt neatkarīgi no mūsu prāta, un viņa eksistē pavisam mums nezināmos dimensijas telpās. Šie zinātnieki, Stuarts Hamerovs un Rodžers Penrose, satikās, un bieži vien notiek tāds sinerģētisks process, ka viens otru pastiprina un atlaik kaut ko. Un šai sakarībā
Viņi ir izteikuši vienkārši prātam netvaram hipotēzi, ko, laikam, tikai paši saprot, un es mēģināšu jums to arī mazliet pastāstīt, lai jūs, jo, mīļie cilvēki, tas, ko es stāstu, varbūt mazliet vēl ir par agru Latvijai, bet paies ne 10-15 gadi, nu, tā būs ikdienas mācība priekšmets neirokvantoloģija, jūs mācīsiet neirokvantoloģiju un apziņas un telpas miedarbība. Jo šie visi zinātnieki iepriekš saka, ka tās 9 Nobel prēmijas neizskaidro, kādā veidā notiek šī informācijas, apziņas, smadzeņu un dzīves miedarbība. Nav izskaidrojums, kāds notiek. Un tas jautājums, ko es atceroties par determinismu, es uzreiz varētu jūs iedalīt 2 partijās, kuri kāds ārs uzreiz dibina partijas. Tā man tāda aptauja jātais. Kā jūs, mīļie kolēģi, bet cienījamie skolotāji, domājat, vai realitāte ir determinēta vai brīvā griba? Tas bija viens no big questions of science jautājumiem. Kas iestājas partijā, kad ir brīvā griba, paceliet roku? 2 cilvēki. 3. 4. Pārējie atturās vai kā? Un tad, kad visi nolēmts, paceliet roku. Jā, bet ko tad tie pārējie atturās, skaidrs? Man ir nācies daudzās skolās ar bērniem runāt par veselību, par attiecībām, par drošību un tā tālāk. Es eju latviešu skolās, es tagad norunāju, mīļie bērniem, ir kāds jautājums, visi bērnu, ar zolīnu galvu nav jautājumu. Krievas skolās bērniem, ir kādi jautājumi, doktor, skažite, 200 rokas augšā, doktor, skažite. Tātad bērniem uzreiz 200 jautājumu. Man ir secinājums kā ārstām, vai no latviešiem viss ir skaidrs, vai viņiem ir liels problēmas. Un tad latvieši apvainojas, tu, Pēter, esi rasists. Es pārāk daudz zinu, lai būtu rasists. Ejam tālāk pa zinātni. Tātad šie prātam netvaramie zinātnieki, Stuarts Hamerovs un Rodžers Penrose, nāk klajā ar pašu jaunāko modeli eksistences, ar orķestrētu objektīvo redukciju. Ko tas nozīmē, mīļie cilvēki? Tagad pusas sāpēm. Es parasti lekcijas laikā saku, kā jūs gribat ar sāpēm, vai ar narkozīti vai bez narkozītes. Tagad būs bez narkozītes, mīļie cilvēki. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šiem zinātniekiem profesors Stuarts Hamerovs, Arizonas universitātes, tātad profesors anestezioloģijā un kvantu bioloģijā, nāk pasaulē hipotēze. Viņš visu mūžu bija pētījis šūnas, nervu šūnas. Nervu šūnu izaugumos ir tas saucamais, būtībā šūnām, kas ir biologi labā pa man zini, saucamais citoskelets. Kas tas tāds? Citoskelets būtībā ir tas šūns, tā kā apaugs varētu teikt, kur sastāvā ir miljārdiem mikrotubulīšu. Redziet tādi gaismas vadiņa. Te vienkārši tā šūnas izaugums ir šķērsgriezumā, kā jūs saprotat, un te tāpatās. Un šie mikro caurulītes iekšā ir tubulīns, olbaltums. Un tagad klausieties tālāk tās šausmas, jā? Tās tāds nakts pasaks. Un šim zinātniekam Rodžers Penrouzam, redziet, izmēri ir šausmīgi maziņi, tur ir nano viss taļiņās. Viņam liekas kopā ar šo matemātiķi, ka kvantu lauks vai apziņa, kas nav smadzenēs. Par to, ko es tagad saku, es vēlāk mazliet papildināšu, jums paši par to pārliecināsies nākotnē. Tas, ko es tagad stāstu, es esmu baigais reālists. Es domāju, ka es esmu baigais muldētājs, bet mēs visi nomirsim, par to nevajag šaubīties. Un tas, ko es stāstu, ir milz zinātnieku darbs, un tas ir iepriecinājums jums. Un mēs visi redzēsim to kvantu gaismu, vai to tahionu lauku, vienalga, kā tu saucat, mēs to runāsim. Un tie zinātnieki uzskata, ka šis kvantu lauks ap mums esot, un šīs nervu šūnas gan arī
gan arī gēnu. Gēni ir tikai antenas, saucamais neurokompjūters smadzenes, viņi uzskata. Smadzenes ir tikai kompjūters, kas uztver un pārveido frekvences, kurās veidojās tāds pseido-es, mūsu egoismiņš. Ir kāds savu egoismu redzējis, kāds viņš tāds pastāstīt? Kur tas egoisms, kur ir mīlestība, kur ir naida dziļā miegā? Esat par to domājuši? Cik tās smadzenes ir brīnišķīgas un noslēpumainas. Un tagad tas graujošais teikums, un šis smadzeņu un tas kvantu enerģijas lauks, svārstoties, iesvārsta tos saucamos starpmolekulāros Van der Waals Londonas spēkus starp molekulām šajos tubuļos, un tajā brīdī smadzeņu citas struktūras, talamus, limbiskā sistēma, kur vēl profesors Hans Selye, stresa pamatlīdzējs, izteica, ka tur ir teoloģiskie centri. Ar 40 Hz frekventi apstrādā smadzeņu garozu, un tajā brīdī, kad tas tā kā pārklājās, orķestrējās, un kad tas enerģijas lauks tā kā atcitās, tajā brīdī veidojās domāšana. Domas veidojās tajā brīdī. Netverams teorijas, vai ne? Viņi grib tajā neuroelektroķīmiskā līmenī sataustīt to modeli, kādā veidā tas radioaparāts strādā, kā tie pusvadītāji, diods, kā tas kompjūters strādā. Ļoti interesanta teorija. Un viņi nerunā pretī būtībā holonomiskai teorijai, jo abās šajās nekonvenciālajās apziņas teorijās ir doma, kad tieši šī apziņa ir ārā, un viņa māk darbināt šo brīnišķīgu aparātu, kā radio. Un tāpēc, jo inteliģentāks prāts, jo mierīgāks, jo viņš spēj sev vienkārši modelēt, viņš var pieslēgties informācijas matricai, un es arī vienkārši nerādu vienu no pasaules lielākiem zinātniekiem transpersonālās psihoanalīzes mūsdienu tēvu, kas ir pētījis tieši un izteicis domu, ka prāts ir matrica. Tā doma ir tāda, ka tā arī radās filma Matrix, ka prāts ir matrica. Un tāpēc šīs teorijas papildina ar ļoti līdzīgu ideju nākošie divi zinātnieki. Russels Starks, kas ir Stanfordas universitātes zinātnieks, kas atklāja lāzeru, viņš ir fiziķis. Viņš 23 gadus strādāja Stanfordas universitātē speciālā laboratorijā, ko sponsorēja Centrālā izlūkošanas pārvalde, pētot prātu fenomens, kā psihe vai ekstrasensorisko percepciju, kā psihe darbojās. Eksperimenta psihe, 25 miljonus pētījums. Viņš saņēma tādu naudu, lai pētītu prātu. Pārsvarā tas bija pētīts spiegošanas sistēmai, un ne tikai, bet arī dažādu notikumu monitorēšanai, trendu veidošanai. Viņu pētījuma objekts bija tāds Ingo Svāns, cilvēks ar ļoti pārdabiskām īpašībām, un pat Pentagona lapā jūs varat atrast, cip lapā varat atrast tos eksperimentus, kā viņš spiegoja Krievu zemūdens un pazemes, teiksim, pūves rasējums zīmēja. Tātad šie zinātnieki modelē ideju, kad apziņa spēja atrasties daudzās vietās, kad tas nav tikai šeit, šī puķpodā nav tikai tas prāts, ka viņš spēja darboties ļoti arī attālināt. Un otrs zinātnieks, Ruperts Šeldreiks, kā arī grāmata ir iznākusi, nevis, es tagad tās grāmatas nereklamēju, vienkārši viņas bija palūdz iztulkot gan to holografiskā visumu, ko mēs ar profesoru Buļķi daudz gadus reklamējām, kur ir 500 zinātnieku references šajā grāmatā, holografiskais visums, jā, kas ir ļoti integrāla grāmata. Un šī grāmata, 7 eksperimenti, kas var mainīt pasauli. Ruperts Šeldreiks, viņš ir Cambridge Universitātes molekulārās bioloģijas profesors, kas ir pētījis dzīvnieku inteliģenci un viņa miedarbībā ar cilvēkiem, fantomu sāpes, par to, kā dzīvnieki jūt, ka mēs nākam mājās, kā viņi māk sarunāties, papagaļi, šimpanzi, orangutāni, kā viņi visu to māk darīt. Ir sevišķi tiek pētīt fantomu sāpes un, teiksim, un acu skatienu enerģijas. Ruperts Šeldreiks pētīja ļoti daudz, viņš ļoti daudz studentiem strādāja,
konkrēti, kas ir interesanti, vienā studentu grupai liek iemācīties tekstu, var sakot, ir 3 teksti, ļoti sens Japāņu teksts, pagājušā gadsimta teksts un mūsdienu avīžu žurnāla bla 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 teksts. Un tas vecais teksts visiem iemācījās ātrāk nekā tas jaunais teksts. Bija ļoti daudz, kāpēc senais teksts gāja vieglāk galvā. Nu, varbūt tāpēc, ka viņš bija neirolingvistiski, estētiskāk uzrakstīts un tā tālāk, par ko es paši labāk zināt, kāds ir šis mūsu tautas dziesmu un kultūras, kas saka, spēks. Bet viņš izvirz domu, jo vairāk cilvēku zina, jo vieglāk pāriem iemācīties. Ļoti interesanti pētījumi bija. Un te jūs zināt arī to eksperimentu ar tiem 90, ar tiem mērkiķiem. Angļu zinātnieki bija pētījuši mērkiķus un pie Japānas kaut kur tur un iemācīja mazgāt kartupeļus mērkiķiem. Mērkiķu mātīte iemācīja mazgāt kartupeļus, jo viņi ēd kartupeļus ar smiltīm. Te mērkiķu mātītei patika, ka nav smiltas zobos vairāk, un viņi saka mazgāt tos kartupeļus. Viņi saka mazgāt bērniem šos kartupeļus. Uz tā salas tēviņi saka mazgāt pēdējie kartupeļus. Un barvedis vispār pēdējie saka mazgāt, jo pērš kam, vai ne? Un kur tas efekts? Uz tuvākajām salām 2 mēnešu laikā viss mērkaļu populācija mazgāja kartupeļus. Tik kontrolēta viņa komunikācija. Viņi nebija tikušies. Jautājums zinātniekiem tāds, kā viņi iemācījās. Jauniešiem skaidrs, tā ir Bluetooth informācijas sistēma. Morfo, ģenētiskie, psihiskie lauki, ko mēs no sevis izdalām. Ko izdala bērns pret mums, ko mēs kā skolotājs pret bērniem izdalām. Kā tos kontrolēt, kā tos inteliģizēt, tāds jau tas jautājums ir. Nu, lūk, un mazliet tālāk. Man ir stundu laiks, cik es sapratu, ja? Es ir tā nerotiski vairs, ne? 1:05, vai... Vienos, ok. Kas ir awareness? Tātad jau no 2008. gada līdz šim gadam pasaules 27 padošajās universitāšu klinikās, pārsvarā tā ir Anglija, Amerika, viena Kanādā, viena Austrijā, viena Holandē, ir uzsākts pētījums, kur uzdevums ir noskaidrot 1500 atdzīvināt cilvēku apzinātu klīniskās nāves atcerēšanos. Tāpēc awareness, tas nozīmē apzināšanās reanimācijas laikā būtībā tiešais tulkojums būtu. Un, jo pasaules zinātnieki, mēs vienkārši turpinām ideju par apziņu, par realitāti. Tātad te ir tādi 2 vārdi, OB, out of body experience, tas ir ārpus ķermeņa pieredze, un near death experience, pirmsnāvs sindroma pieredze. Ir 2 termini, ko pasaules starptautiskā pirmsnāvas izpētes asociācija, kurā ir interdisciplināra zinātnieku kopa, pēta šo visiem simtiem gadu zināmo efektu, ka apmēram 10 līdz 20% cilvēki, kas ir atdzīvināti, stāst visādas interesantas lietas, ko viņi redzējuši. Varbūt arī šai zālē ir kāds cilvēks, kas ir piedzīvojis šo klīnisko sindromu, jo viņš medicīnā ir ļoti zināms. Un pat cik es pats strādāju reanimācijā, tad tādi gadījumi arī mani bijuši. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit es uzrādu tikai 3 zinātnieks no daudziem desmitiem, kas ir ļoti, ļoti aktīvi šajā jomā pasaulē, kas pēc šos jautājumus. Es sākšu ar dāņu kardiologu Van Pin Lommel. Viņš ir pirmais, kas žurnālā The Lancet, kas ir ļoti inteliģents medicīnas Anglijas žurnāls, publicēja pētījumu, kur 344 pacienti bija atdzīvināti veiksmīgi un atcerējās, ko viņi redzēja. Tātad 18% no tiem redzēja savu ārpus ķermeņa dzīvi. Visiem tiem daudziem elementiem. Šai sakarībā viens no aktīvākajiem Amerikas Virģīnijas Universitātes psihiatrijas katedras profesors Bruce Greysons ir pat radījis saucamo šo NDE skalu, kur tiek aptaujāti cilvēki, lai zinātniski korekti izklāstītu un apkopot informāciju par šo piedzīvojumu, ko cilvēki redz atdzīvināšanas laikā. Kā piemēram, viens ļoti spilgts gadījums aprakstīts Southamptons universitātē.
Mamīte mirst ar infarktu. Viņa tiek reanimēta 7 minūtes. Viņai ir sirds apstāšanās, smadzeņu izolīnija. Tātad ārsts viņai izņem protēzes, intubē, saka mākslīgo sirds masāžu, saucamo kardiopulmonālo, un veiksmīgi. Pēc 7 minūtēm no asistolijas aiziet uz lēnu sirdsdarbību, bradikardiju, un tas sirds aiziet. Pēc dažām dienām viņa nāk pie samaiņas, viņa pārved uz citu palātu, un tajā palātā ienāk tāda jauka māsiņa, kas piedalījās reanimācijas brīdī, un tā pacients saka, mīļo meitiņu, kad doktors Josefsons man reanimēja, un kad viņš tika ievilkt tev norepinefrīnu tik un tik, un tā tālāk māsiņā skatās, vai kā viņi zina, koncentrācija norepinefrīnam, teiksim, vai ne? Un jūs izņēmāt tās protēzes, ielikāt skapītī un aizvedāt uz 6. stāvu, ka esiet tik mīļi, atnesiet lūdzu apakaļ. Jā, smiekla. Tādi gadījumi ir tūkstošiem, 10 tūkstošiem. Piemēram, ASV dienās 774 dokumentēti neardētiski, tas ir pirmsnavas sindroma apraksti. Tātad arī šie 2 gadījumi liecina, ka tā apziņa iespējams tiešām spēj iziet no smadzenēm un nav smadzeņu produkts. Un Sams Pārnīs, Southamptons universitātes profesors, viens no aktīvākajiem, kas kopā ar Horizon Research Foundation un NOR Foundation Amerikā apvienotajās nācijās ir radīta nodaļa, kas nodarbojas ar šo jauno paradigmas attīstību. Katru mēnesi Ņujorkas Zinātņu akadēmijā notiek šīs interdisciplinārās sēdes par šiem jautājumiem, par ko mēs jums runājam. Tātad katru mēnesi šādas. Un tātad šie zinātnieki grib arī turpināt tur ļoti daudz zinātnieki, kas ir pētījuši un varētu ļoti daudz stāstīt. Profesors Jānis Stevensons, Virģīnijas universitātes, profesors, kurš ir tagad jau pamet šo pasauli, kurš ir prezentējis Princetons universitātē savus 3000 reinkarnācijas pierādītos gadījumus, kas arī nav nekas sevišķi priekš mūsdienu zinātnes, bet atsevišķi tēma ir. Ļoti īsumā, kāds ir pirmsnavas sindroma zinātniskās teorijas? Sāksim ar mistošo smadzeņu teoriju. Tātad zinātnieki uzskata, tāds zinātnieki nenoliedz, ka varētu būt apziņa pastāv ārpus smadzenēm. Viņi pieļauj, kad smadzenēm mirstot, rodās šie brīnišķie redzējumi. Jūs ejat caur tuneli, redzat gaismu, redzat tuvinieks, redzat šo gaismas būtni, kas jums runā. Es esmu Latvijā vairāk sievietes, ļoti cienējams kundzes, jau intervējis par šīm lietām, kas atcerās savus, viņas, protams, kautrējās to stāstīt, jo pasmiesies vienkārši. Un ko es to gribēju teikt, kad mirstošo smadzeņu teorijas saka to, ka visiem mirst vienāds smadzenes un vienkārši tāda redzējuma notiek. Bet tas neko neizskaidro. Vai tad visi šie redzējumi ir saistīti ar to, ka vienkārši tas ķogurts iet bojā un sākās tāds skaists redzējumi, informācijas iegūšana, lidojumi un tās būtnes. Tas ir ļoti, kas saka, primitīvs skaidrojums, ka tā mirst smadzenes ar tādiem redzējumiem. Otra teorija, Darvina teorija, kad suga izdzīvošanas dēļ tiek speciāli suga izdomā rādīt pirms nav skaidrs pildīts, lai varētu tālāk vairoties, lai pasargātu no psihotraumas. Tas nav baigā psihotrauma, tas neiesur kritika. Es ļoti īsti, halucinācija teorija, kad veidojoties smadzenēm mirstot, veidojās daudz halucinogēnu, kas rāda visādas vīzijas. Bet tajā brīdī halucinācijas ļoti smagas ir. Tas vīzijas ļoti skaists ir, ļoti daudz pētījumu par šīm vīzijām. Temporālo daivu teorija. Šveic zinātnieki netīšām ar transkraniālo magnētisko stimulātoru stimulēja tās deniņu daivas, kādai slimniecīkam bija epilepsija. Un viņi izjūt, pēkšņi atcerējās pagātni visu savu, nākotni pat redzēja, kas būs, un redzēja sevi no malas. Un viņi izsaka, redzēt, stimulējot smadzenes, mēs to pašu efektu iegūstam. Bet efekti ļoti sāpīgi, ļoti nepatīkami, atšķirībā no tiem, kas ir īstajā pirmsnavas pētījumā. Hipoksijas vai skābekļa bada teorija. Tas nozīmē, ka nav skābeklis un pieaug ogliskābā gāze, mums sākās šie šausmu redzējumi. Bet ir daudz pierādījumi. Tas pats profesors Melvins Morss, Vašingtons universitātes
profesors, kas pētīsi bērnus. Un tas pats Maikls Soboms, Amerikas slavens kardiologs, kas apraksta pretējos, ka pie normāla skābekļa līmeni un pie normāla uzskābās gāzes līmenis arī tie paši efekti, ka tas ir, kad vienkārši skābekliem mazinoties mirs smadzenes, bet tas neizskaidro šos garīgos efekts, informatīvos, kas notiek apziņā. Depersonalizācijas teorija, ka cilvēks psihiātri skaidro, ka viņš mēģina it kā sevi ekstrapolēt nāves priekšā, lai it kā tas savī nenotiek. Tas notiek kā ķermeni. Arī teorija ļoti pirspusēja. Dzimšanas atmiņa teorija ļoti smieklīga. Uzskat, ka vispār visu nomirst, izrauš tiklīt un nekas nav. Bet tas, ka mēs redzam, tās ir dzemdība atmiņas, ka mēs ejam ārā pa melnu koridoru un ieraugam gaismu. Zinātnieks saka, un tad tā gaismas būtne, kas inteliģenti runā, tad tā būtu tā vecmāte, kas dzemdības mēs pieņēma, apmēram. Un tas ir ļoti daudz nepilnīgas teorijas, bet, gribās skaidrot tiem cilvēkiem. Un pēcdzīves teorija tā, kad ir dzīve turpinās. Un tas ir tas, kas mums neļauj to saprast, ir stulbuma gēns, kas nosauc Homera Simpsona vārdā. Ir Emorijas universitātes zinātnieki šo gēnu atraduši pelēm. Viņi nosaukuši par RGS-14. Viņš ierobežo spēļu spēju mācīties un atcerēties. Viņi uzskata, ka arī cilvēkam tāds varētu būt. Es ceru, ka neviens neapvainojās. Un ir ļoti daudz fenomenu, kas mums nav saprotami. Un es tikai ļoti gribēju īsi ieskicēt to pozitīvo domu, ka tur tuneļa galā ir gaisma, un ka jūs vienmēr būsiet, nospēlēsiet savu zemes teātri un iesiet tālāk attīstībā. Un pārāk daudz informācijas un liecības zinātniskas ir par to, un tāpēc es gribu teikt to, kad ir pienācis laiks, civilizētā pasaule to nodarbojās, un es domāju, ka pēc dažiem gadu desmitiem pavisam mēs savādāk sapratīsim, kas mēs esam, kas ir dzīve un kā mums mācīties. Paldies par uzmanību. Varbūt kāds jautājums? Jā. Paldies. Paldies par jūsu grūto darbu, ko jūs darāt. Tas ir... Paldies jums, paldies. Jā, kāds jautājums? Vai tad varētu pieņemt, ka pēc kaut kādiem gadu desmitiem mums vairs nebūs mācīšanās skolā, bet mēs mācīsimies kaut ko, un tad tie nākošie ļoti viegli iemācīsies to, ko mēs jau tagad zinām? Ļoti progresīva doma. Man tas mazliet baida. Man ļoti baida šī digitalizācija un monitorizēšana un touchscreenēšana, kurā mēs ieejam, bet laikam tas ir neizbēgam. Mēs pazaudējam harmoniju, estētiku, līdzjūtību, dabistību, to, ko mūsu bērni vairs negrib vispār dzirdēt, kas tas tāds ir. Un tas man baida, ka tiek izjaukt šis līdzsvars starp frekvenču digitalizāciju un informācijas apgūvi, kas nav garīgums. Un to dvēseles personības vai apzināšanās veidošanos, kam jābūt sinerģētiskiem procesiem. Un tāpēc es domāju, ka, lai nesanāk tā, kā ko tie veči tikai neizgudro, visu tos par ieročiem beigās. Un tā arī šeit šī šausmīgā, šīs digitalizācijas informācija un caur kompjūteru viņam ir savu vietu kosmosā noteikti, bet es domāju, ka pirms tam ir ļoti daudz jādara, lai līdzsvarot šo apzināšanos, kas nav informācija, kas nav zināšanas. Tas ir stāvoklis, un apziņas stāvoklis savā līdzjūtībā, mīlestībā nav zināšanas, kas ir saistīts ar frekvenču sfērām. Un ja tas līdzsvars tiek izjaukts, tad tas nav labi. Un viņš pašreiz ir ļoti izjaukts šis līdzsvars. Man tā liekas. Varbūt vēl kāds jautājums, tomēr jūs neesat īsti latvieši, varbūt ko? Es atvainojos. Varbūt tas bija smagi, varbūt jāpārdomā. Jā, lūdzu. Tāds profesionāls varbūt jautājums. Ja jūs teicat, mūsu smadzenes ir dators, kompjūtors, kā jūs novērtēsiet, kāpēc vienam puikam, bērnam, tas ieslēdzās vai strādā, un otrajam ir trūkumi? Kur tā bēda? Jā, tomēr tas ir gēnu programmas. Ir cilvēki, kam ir atrasta filoloģiskie gēni. Ir cilvēki, kas spējīgi uz valodām. Viņam tas gēns ir, tas nozīmē, ka viņam ir ļoti aktīvas šīs vibrācijas,
kas dod iespēju piekļūt un aktivizēt šo informācijas, šo neirolingvistisko procesu, kas ir valodas studija. Visiem bagātiem sportistiem, slaveniem, visiem bērni tiek ģenētiski analizēti. Un ir ātrskrējēji gēns, ir augstleicēji gēns. Un tur atkal visur viņš redz naudu, kā no šī viņa bērna uztaisīt nākošo sportistu, uz ko naudu atkal pelnīt. Saprotiet, tās ir programmas, tie visi ir gēni, bet gēni ir principā tikai šī programma, kas nodrošina potencialitāti, kā šis biorobots ko viņš var izdarīt. Tā kā tas viss ir gēnu un informācijas līmenis, kāpēc vienam ir aktivizēts, kāpēc nav. Un kas būs, ja tagad viss aktivizēs? Kas būs, ja dienā 40,000 bērnu vairs no bada nenomirs? Kas būs, ja gadā 5 miljonu bērnu dzemdībās nenomirs? Šī pasaule iet bojā 100 gadu laikā. Un kas to visu regulē, šis lielais intelekts, tas nav manā kompetence atbildēt, bet tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Šie procesi ļoti sarežģīti, kā notiek šī evolūcija.